mūsu ciešanām, mūsu grēka augļiem, mūsu disonansē ar radību, ar sevi un ar līdzjūtēm. Kļūdams par grēku mūsu grēka vietā. Tas ir, kā viņš to izdara. Tas ir, kā viņš izdara šo pestīšanas aktu pie tevis, pie manis, pie katra no mums biljoniem un biljoniem, kas esam dzīvojuši pirms Jēzus nākšana un biljoniem, kas dzīvos līdz jaunās pasaules izstāšanās brīdī. Tas ir, kā viņš to dara. Un tādēļ mēs šo saucam par ciešanu laimi, par gavēni, nedēļ sevis. Jo mums ir tas kungs devis atjaunotu spēku, garā un patiesībā eksistēt virs sevi. Atjaunotu spēju būt Dieva bērniem pilnībā. Atjaunotu spēku būt veseliem, spēcīgiem, pilnīgiem, priecīgiem, svētīgiem un taisniem. Tā kunga vaiga priekšā šodien. Jo Kristus ir tevis un manis dēļ pie krusta Golgātā bijis. Un tas ir viņa ciešanas no tā vēsturiskā brīža. Tas ir viņa gabals, tie ir viņa grēki, kurus viņš pacēla krustā. Un tā ir mūsu taisnība, mūsu svētība un mūsu dievbērnība pilnībā, ko caur to mēs esam iemantojuši. Un šodien baudām. Mēs baudām to, kas mēs esam. Mīļie, jūs esat Dieva bērni. Vēl nav atspīdējis, kas jūs būsiet. Mēs esam Dieva bērni. Vēl nav atspīdējis, kas mēs būsim. Saka apostuli, kad mēs zinām, ka katrs atspīdē. Mēs būsim viņam līdzīgi. Mēs skatīsim viņu, kāds viņš. Tā ir un paliek mūsu visu spēkā. Šeit un mūžības dienā. Un ar Jēzu Kristu ciešanu laiku, gavēju laiku un lieldienu laiku ķēniņā. Lai gods un slāva mūžīgi mūžības. Ar kungam Dievam, trīsvienīgiem Tēvam, Dēlam un Svētam. Lai gods un slāva mūžīgi mūžības. Āmen. Kādus ticīgais iesēs apmīli. Dziedāsim no dziesmu grāmatām 259. dziesmu.